Es pirmais. Nē, Es pirmais piecēlos. bet spriedzi lielāka. Bet es pirmais no gultas izlīdu. Aklau, palaist pa priekšu, man tikai pieklājīgi. Ir tīpaši tagad konkurences apstākļos. Nekād. Vecākos vajag palaist pa priekšu. Tikai uz kapiem. Man vairāk vajag. Nē, man. Pada. Kur ir? Kas? Ev, Bite? kur tā ir? Nekā nesaprotu. Klausies. Pagājušajā naktī bija tāds vējš liels. Varbūt kaut kur aizpūsts ir. Kāda jogdara kaut kur aizstūmuši ir. Būs jāmeklē. Kur tā uzmaiņa varētu būt? Vieso! Apstājies! Pat tev neļauj pabūt vienam! Tu neredzi, ka nav! Kas nav? Mazmaiņas nav. Tiešām nav? Nu, ev, pat beigties nav. Varbūt mēs guļam. Aklau! Varbūt, ka es guļu? Iekļemam! Nē, tas nav sapnis! Nu ir sūdi. Otrādi, sūdu jau nav, un mazmaiņas arī nav, pat bedres nav. Kaut kāds tāds ir jāatrod kaut kāds ir risinājums. Es vairs nevaru izturēt. Man vajag. Mums jāatrod vecā labā mazmaiņa. Ātrāk jāatrod. Jā. Nē, mums vajag labāk vajag vecā. Jaunu varbūt uztaisam. Klausies, es zvanu policijai. Kas cīnu? Davai! Labdien! Labdien! Ziniet, mums tā lieta ļoti steidzami ir jāatrisina. Pazudušais objekts bija. Kur ir problēma? Pazudušais objekts. Maiņa. Reģistrācijas numurs? Nav. Kā nav? Mazmaiņas reģistrācijas numurs? Nav nekāda numura. Tad piezvaniet, kad atradīsiet. Pagaidiet. Nu nepametiet mūs. Lieta ir tiešām nopietna. Nevar bez numura. Bez numura nevar. Kaut kā bez numura nevar? Cilvēks var bez visa kā, bet bez reģistrācijas numura nu nekā. Ļoti steidzami vajadzētu. Labi. Varbūt ir būvprojektu saskaņošanas datums? Nē, nav. Paklausies, varbūt tās dara fotogrāfiju? Tā bija no koka ar Latvijas zīmēm. Vienvietīga. Divvietīga? Neinteresē. Mēs pēc numuriem meklējam. Pagaidiet.
varbūt tad ir akts. Pēdējais. Pēdējais akts? Inventarizācijas. Jūs ikgadējo inventarizāciju veicat? Nē, tāpēc jau man tas pazūd. Viņš pēc numura aizgāja? Nu, jā, laikam gan. Viņš īpaši nejūtās labi pūlī. Labi, kam piederēja mazmēņi? Kopīpašums. Kam? 1/3 daļa man, 2 aso, 3 manas mammas māsicai Innai un 1 puse viņas vīra Minnum. Bet viņš taču nomira. Nu, tad viņu mantiniekiem 2 bērniem no 1. sievas, 2 no 2. sievas. Nu, tā pēdējā tā 9. vai kura tā daļa jādala vēl 4 daļās ir. Labi. Uz jūsu iesnieguma par pazudušo būvi būs jādabūn visu īpašnieku parakstus. Tas nav iespējams, tad viņš šeit nerādās. Mēs divu tā rasā kopjam šo īpašumu un pieskatām. Jā, bet nevar izsludināt meklēšanā 2 9. daļas no mazmājas, kurai nav zināms pat reģistrācijas numurs. Paklausieties, kā ar bedri? Bet ja visi tik sarežģīti. Tad lietu slēdzam? Nē, pagaidi. Bet kā ar to bedri? Es varu izrakt. Te nav bedres. Viņa bija šitā te. Es varu rakt. Man ir aizdomas, ka ir noticis vēl kaut kas. Es nesaprotu. Jāmeklē arī pazudušu bedri. Ja jau bedre ir aizdragta, iespējams, ka tur kaut kas ir aprakts. Stāstiet, aprakts, kaut kas vai kāds? Atrakšu. Stop! Neko nerociet. Rīt atsūtīsim ekspertus, lai atrok. Parakstieties te. Te. Un te arī. Uz redzēšanos. Nu, nebūs pašam jārok. Policija atnāks un izdraks. Nu, Jā, bet tā gribēju. gribējās, ja? Jā. Ar savu mīļo lāpstiņu padarboties, es jau zinu. Jā. Klausieties, es domāju, kad ir jāizveido rīcības komiteja. Es būšu priekšsēdētājs. Tu man cietnieks. Aso, tu būsi komisijas loceklis. Tātad komisijas sēdes nozīmē 3:30. Labi? Nē, es gribēju precizēt nākošo trešdienu. Kāpēc tik ilgi? Aso, nu ir tā, ko jāsagatavojās. Jā, bet cik ilgi var gaidīt, cik es te pamperos staigāšu? Gribās taču pa mazmājiem. Kur lai nokārto? Un kur tā lai nokārto? Nu, vecajā mazmaiņā, kuras dislokāciju mēs patreiz vēl nezinām. Jeb arī jaunajā, kuras vēl nav. Kur ir jaunā? Nu, priekš tās mēs varētu izveidot iepirkumu komisiju. Bet nosveikt veco labo mazmājiņu. Ja atradīs, būs gan vecā. Nu, tad, kad mēs atradīsim, būs gan vecā, gan arī jaunā rezervei. Nu, tā kā tu esi izmeklēšanas priekšsēdētāja, tad es atbildēšu par iepirkumiem. Jā, ej rīko specifikāciju. Ejiet klāt, tu ar savu komisijām. Segrītā! Vieso! Tas vieso pašams nesaprot.
tādai pašai, kā viņa bija, ar Latvijas zīmēm. Tāda pati viņa vairs nebūs. Katrā ziņā viņa tiks jau veidot un būvēta ar jaunākajām tehnoloģijām. Nebūs ne tās smakas, ne tās juškas. Bet man tā pietrūkst. Vecās labās mazmājas. Slavenība. Un atceries, tu atceries to slavenību, kas bija, nu to, kas pagājušajā bija tā, o vai no. Jā. Par to nakti pēc nīkšanas tur augšā kalnā. Jā. Kad uz rīta pusi viņš nāca mājā, tas sajauca tualeti mazmāju ar pirti. Tas viss Tā bija vienīgā vieta, kur es varēju pabūt vienatnē. Divatā. Tajā sirsniņāņā es zināju katru dēlīti, katru skaidu, pat zirneklīti. Es zināju manus slepenos un manus visvēlākos sapņus. Es gribu to pašu veco māju atpakaļ ar Latvijas zīmēm. Straujo, petece, straujo, petece. Tev taču teica nerakt. Bet ja gribās. Tad iesi kur citur rakt, lai? Nu, ja nevar tēt, tad ieši citur. Pēc grieza baltu smilti. Es tev nesaprotu. Policija taču teica, lai tu nerūs. Un kad tad vēl tas viss notiks? Klausies, jau tev tik ļoti gribās rakt rots. Bet vajag aprunāties. Kā saukt vieso? Tas ir ļoti svarīgi, bet vieso saukt nevajag. Lai viņš tur raksta tās savas specifikācijas vai kā tu jūs? Jā, kācijas. Jā. Klausies, es tev ko gribēju teikt. Bet tev neliekas, ka viesoli nospēš to mūsu mazmāju? Kāpēc viņš? Viņš taču arī cieš. Jā, vai jau viņš cieš. Domā, nolikt kaut kur un lieto viens pats. Bet ko tu gribi teikt, ka viņš ir paņēmis mazmāju un kaut kur aiznesis un tagad lieto viens pats? Atceries, kā viņš te vispār uzradās? Mēs te dzīvojam divatā ar tevīm. Jā. Un tād... Jā, un tad viņš atbrauca taisīt kaut kādus savus pētījumus. Jā, pētījumi par mazmājiņu, kā latviskās identitātes semantisko kodolu, ilgspējas un dizaina kompleksā. Jā. Un teica, jā, ka vajadzēja šo nedēļu. Un pēc tam, kad divas. Jā. Bet tad sākās kaut Bet, jā. Un viņam vajagot kaut kādas disciplināros procesus un debilaritīvās vai deliberatīvās, vai tie viņos metodes. Vai tas viss tik sarežģīti, ko viņš mums tur teica. Pateica, ka aizkavēsies uz brīdi. Nu teicām, vietas mums pietiek visiem, tāpēc, ka Covid sākās, viņš jau nekur nevarēja vairs aiziet. Domāju, pēc pāris mēnešiem aizies. Pasties, tusējās vēl šobaldienu, jo pāris gadu pagājuši. Bet saimniecībā nodēļ. Tieši tāpatās patu. Nezinu, kāpēc viņam jāslēpjas. Es nevaru saprast, es nesaprotu. Kāpēc jau būtu jāslēp mums mazmāju? Jo tas ir tikai... Viņš vispār tad viņas maz nepēta. Un kā vēl pētīt? Viņš kā garš stundām tur meditēja. Kāpēc Jā. viņš organizēja? Jā, dīvaini. Bet tev neliekas, ka kaut kā aizdomīgi skan, kāpēc viņš aizgāja rakstīt iepirkumu specifikāciju? Ieradās pagaidīgi.
Jā, ieradās, pagaidīja, kamēr mēs viņam uzticamies. Jā. Un tad vienā brīdī ņēma un mazmaiņas vairs nav. Kad tu domā, viņš paņēma viņu līdzi? Kāpēc neaizmeklēja? Un kāpēc viņš neaizgāja visu mazmāju? Tas radītu aizdomas. Kāpēc viņš raksta konkursam? Jā. Kāpēc viņš raksta konkursam to? Un vispār jau, tu ievēroji, kad nāc policija, viņš vienkārši nenotinās. Aizgaistotīgi ir. Tu domā? Vieso žēlojās, ka viņam nekas Paklau, bet tu domā par to konkursu, un kas tur tas draugs, jā? Viņš man vienreiz žēlojas, ka viņam nekāda draugu nav. Ha! Uzrīkosim konkursu, draugi uzradīsies. Tas gan sūdīgi. Tas gan sūdīgi. Iešu skatīties, ko viņš tur dara. Klausies, es iešu paskatīšos, kur viņš vispār ir un ko viņš raksta. Jā. Ho! Cik labi, ka tu viens? Ho, jā, ko? Cik labi, ka tu viens? Jā. Tā Dornam. Zini, Dornam domā, ka tu viņu. Dornams, ka tev meklē. Zini, lai viņš meklē. Tev neliekās, ka Dornam pašķināja mūsu mazmaiņu, mūsu plānu. Kāpēc? Viņš ir galvenais izmeklētājs. Ha, viņš tikai izliekās. Jā. Es domāju, ka viņš nojautā. Viņš Es nojautā. domāju, ka viņš Par mums? Par mums? Bet mēs taču klusi. Nu, un tā neuzkrītoši. Un 2-1. Tu tikai zināji, mazmaiņas zini. Tu ievēroji, ka viņš policistam teica, ka mazmaiņa ir divvietīga. Un atceries, kā viņš teica policistam. Viņš teica policistam, ka mazmaiņa ir divvietīga. Tas nav aizdomīgi. Ir, jā. Viņš tevi tur aizdomās. Man liekas, ka viņš tevi tur aizdomā. Mani? Nu jā. Nu tevi? Jā. Un ja nu viņam taisnība, Un viņam ir taisnība. tu man neusticies. Tu man neusticies? Tu zini ko? Vispār tagad tādu laiku, tu saproties, nezinu, kā ticēt, jā. Protams, ka man. Tu zini ko? Tu te nekurini naidu, jā? Vispār. Un vispār es esmu vienkārši cilvēks, es ar lākstu, un saproties, es esmu par visu labo, pret visu slikto, pret krāpšanu, pret melošanu un tā tālāk. Zini, tev ir jābūt savai nostājai. Ejiet uz saviem šitiem te visiem uz dīvāna. Jā. Labdien! Labdien! Tad tai mazmaiņai jābūt. Jā. Šitien te. Mums palīdzēt? Paldies! Nē. Es esmu no labas firmas. Ziniet, mums te vajag mazmaiņu. Tādu ātri. Es zinu, man bija pieteikums. Tā. Te vajadzētu izbetonēt tvertni. Tas hidrolizācijai.
Tad tālāk. Bet ziniet, nevajag neko, pilnīgi neko. Es pats roku, mums vajag tikai pašu mazmaiņu, tādu koka, to ar latviešu zīmēm, un labi ātri. Jūs runājat kā nifs no 3 siventiņiem. Tā nevar. Jādomā par gruntsūdeņiem. Un mājiņai arī, lai ir stabili pamati. Nogrims kā burtnieku pils. Mums te nekas nav grims, mums tā zeme cieta un mālaina. Tagad tādi noteikumi, jo ir taču 21. gadsimts. Tādi ir tie noteikumi, uzcelsim jaunu, modernu toleti, jaunākās tehnoloģijas, nosiltināsim. Kas? Nevajag nekādas tehnoloģijas. Uz poda iešanas tehnoloģijas zinām jau miljonus gadu. Nu, ko jūs? Piesaistīsim mākslīgo intelektu, lai analizē visas plūsmas. Nevajag te nekādas gadžetus, neko nevajag. Tas tikai sadārcinās. Mums vajag tikai mazmaiņu. Nemīļā, vienkārši sakot, gadžets, kas testē urīnu un rezultātus var skatīt telefonā. Nevajag, mums to visu nevajag. Un tad mēs aprīkosim signalizāciju un būs vēl apsardze, mīļā. Bet tas būs briesmīgi dārgi. Metro būtu dārgāk. Tai mazmaiņai bija kultūra vēsturiska vērtība. Es nezinu, es te tā jaunākais nemāciešu teikt, bet pāk, Darno vienreiz teica, ka te ir vēsturiski kulturālistiska vērtība bija viņai, jā. Aha. Tad prasiet finansējumu no valstī, bet es iesaku vēl interesēties arī par Eiropas fondu naudām. Tur jums sanāktu tāda retro stilā, restaurēta, bet ar jaunākām tehnoloģijām. Tu izsūdi, Darno nāk. Jā. Labdien! Labdien! Kas te tiek organizēts? Tu zini, gribēju visu pārsteigt. Saproties, internetā tur bija tā firma, viņiem tādas mazmaiņas, tādas koka ar latviešu zīmēm, jā, un uzstādu uzreiz. Un es tā pafiksu gribēju to tā organizēt. Aso, es taču tev teicu, ka būs iepirkums. Ir vienkārši Bet jāpadara. kā tas vēl būs? Jā, mīļā, noteikumi ir jāievēro. Nu, piedodiet, būs tomēr jāpagaida. Kamēr mēs izsludināsim konkursu. Kad tas varētu būt? Nu, vispirms mums tā kā vajadzētu norganizēt vai dibināt mazmaiņas lietotāju biedrību, lai būtu juridisks status, lai varētu izsludināt konkursu. Tad, protams, mums būtu tā kā, darba grupas strādā vēl pie statūta un stratēģijas izpildes. Mums vispār jāpagaida arī vēl, kamēr tiek apstiprināta jaunā valdība un pieņemts budžets, lai mēs vispār varētu saprast, ar ko varam rēķināties. Tad gaidīšu un noteikti piedalīsimies konkursā. Uz redzēšanu. Jā. Kurš laimīgi tacina? Nu, ko teiksi? Es tev teicu, ka Aso visu bez muļķi dara. Nē, tas ir muļķības.
Aso te piedzimis un uzaugs. Viņš zina katru stūrīti. Viņš mīl šo kaktu, šo vietu. Nē, viņš to nevarēja izdarīt. Klausies, es domāju, ka ir jāturpina meklēšana. Es nezinu, kā tu, bet es eju turpināt meklēt. Cik ilgi tas iepirkums vēl te ies? Jau 3. iepirkuma konkurss. Ceru, ka šoreiz neizgāzīs. Pēdri, jau izraku. Jā. Darba grupa citīgi strādā. Jā, strādā. Es ar lāpstu cītīgi strādāju. Kāda ziņa no policistiem? Nē, es viņam gribu pateikt. Tu jau esi izdarījis tās bedres pa visu pagalmu, kaklu vēl aust. Nu, bet ja gribās. Un no policijas ziņa nekāda nav. Un vispār nesabojājiet mums visiem šo piemiņas svētku brīdi. Tu tā runā. Dārgie biedri, ir pagājis gads. Vesels gads, kopš nav vairs mūsu mīļās mazmaiņas. Mēs kā patiesi patrioti ļoti izjūtām viņas trūkumu. Visskumjākais ir tieši tas, ka mācītājs atteicās atnākt. Saprāt, to mēs nevarējām apmierināt mūsu patērētāju nepieciešamību, apmierināšanu. Toties esam sarīkojuši starptautisku konferenci par mazmaiņām. Lai vai kā, es lūgšu jūs visus nolikt ziedus un pieminēt mūsu mīļo mazmaiņu ar klusuma brīdi. Tur izbrauču. Labdien! Labdien! Jums taču te normāli atbraukt nevar. Visur bedres sāk. Atnes jums lietas izmeklēšanas materiāls. Pirmkārt, mūsu eksperti kopā ar arheologiem bedri atraka un visu izpētīja. Te būs lietas izpētes materiāli. Vai kaut ko atrada? Neko. Visam neko? Nē, nu. Nav tā gluži, ka neko. Es atvainojos. Bet pats svarīgākais ir tas, ka ir noskaidrota jūsu mazmaiņas atrašanās vieta. Kur? Tā kā tā nebija reģistrēta piemājas kanalizācijas sistēmas reģistrā, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 384, mazmaiņa pērnā gada 10. augustā tika aizvest uz speciālu novietni. Tur bija arī citiem konfiscētās mazmaiņas. Braucam pakaļ. Pagaidiet, nē.
Mazmaiņas atgūšanas kārtība aprakstīta noteikumos. Tur ir sava procedūra. Ejiet, tak jūs spod esam procedūrā. Mēs to atgūsim. Mēs to atgūsim. Veco labo mazmaiņu ar Latvijas zīmēm. Tur, kur parasti. Tepat tur mājā, pa labu roku, pirmās durvis, pilnīgi droši. Es atvainojos. Ja jau jūs ir turot, kam jums mazmaiņa? Kā jūs to nesaprast? Nostalģija. Zini ko? Pēc mazmaiņas tā būs vēsturiska cīņa. Medus ķēpiem zelta saules zāros, tavas kājas, kad dzīvoja tur, cauri pilsētas vecajiem vārtiem, soļo latviešu cēlnieku kungs. Cauri pilsētas vecajiem vārtiem, soļo latviešu cēlnieku kungs. Aiz kājiem augstu pie logām, kur palika mazmaiņa, kas viņu aiznesa, kurš ar ko sēdēja, uz kā. Un atcerieties, ka viņai ir kultūra vēsturiska nozīme ar latviskās identitātes semantisko kodolu, ideisku un dizainu, tur procesiem un tā tālāk visiem. Jā, kulturāli vēsturiska nozīme. Mēs atgūsim mazmaiņu ar Latvijas zīmēm! Par mazmaiņu! Par mazmaiņu! Visā Latvijā! Paldies par jūsu vienotību un par jūsu atbalstu. Jā. Tiksimies pie vēlēšanu urnām. Nāksim nākamā.